Vispirms tas ir notiek bērnu galvā. Katra cilvēka persona ir īpaši šajā vecumā. Vispirms tas, kā viņš apzinās, vai viņš nesās sarkanus bikses, vai viņš ir zēns vai meitene, notiek šī bērnu galvā. Viņa apziņa. Un ja mēs sākam ar šo pirmo soli, mēs nebūsim tik vientiesīgi. Un es domāju, sapratīsim, kas būs nākošais solis. Ja? Jo varbūt, ja kāds nezina, ka ir šāda kustība gender mainstreaming, un ko tā sevi nes, kāda ideoloģija tā nes. Tā nes tieši šo ideoloģiju, ko bērniem pamazām sāk iepotēt jau bērndārzā. Mēs to nepieļausim, un es tiešām aicinu sabiedrību un arī žurnālistus aktīvi ņemt dalību mūsu ministra rīcību izvērtēšanā. Jo es domāju, šeit ir atbildīgi ne tikai Viņķeles kundze, bet arī Ķīļa kungs, kurš ir izglītības ministrs, un es domāju, ka šobrīd tiešām Latvijā ir situācija, ka mums jāsāk domāt, vai mēs iestājamies par stabilu, tradicionālu ģimeni, kurā ir māte, kura rūpējās vispirms par bērniem, par vīru, un tikai tad ir karjera, un rūpējamies par mūsu bērniem, un arī aicinām mūsu valdību piešķirt naudu bērniem un ģimenēm, lai mēs vismaz kaut cik varētu šo demografisko situāciju uzlabot, nevis panākt mūsu bērnu pilnīgi morālu degradāciju. Sievietēm māte vadītāja, un man arī bija tas gods, un jūtos šodien vēl jo īpaši laipni ar to, ka es piedalījos šajā darba grupā, lai grāmatu ieraudzītu dienas gaismu. Un es domāju, pirmais jautājums ir tāds, kas tad notiek šobrīd mūsu galvās? Kāpēc mūs tik ļoti satrauc grāmatas nosaukums? Vai tiešām ir patiesi izlasīta šī grāmata? Un sociālās realitātes, kā mēs zinām, un mēs paskatāmies vēstures, viņas ir mainītas. Paskatāmies uz to pašu vīriešu un sieviešu modi. Kādās biksēs staigā vīri pirms 100 vairāk gadiem? Vai biksēs staigā vēl joprojām vīri, piemēram, citās kultūrās? Kur ir problēma? Nav taču problēma. Kas ir vīrišķīgs? Kas ir sievišķīgs? Nav taču problēma. Kas ir vīrišķīgs dažādās sabiedrībās? Vienā kultūrā vīrišķīgi ir stiepts somas, nesatoties to, vai vīrietim sāp muguri vai nevis stiepts šo somu. Citās sabiedrībās kultūrās vispār nepienākā sievieti neko stiept. Tā ir sieviete, kas nesīs somas, bērns un visu citu. Tas ir maiņa. Šī grāmata ir par to, lai mēs dotu bērnam brīvu izvēli. Šī grāmata ir par to, lai mēs nešķirot meitenes un zēnus, bet lai dotu viņiem attīstīt savus talantus, attīstīt savas intereses un caur to, ka mums ir dažādas lietas un mūsu galvās dažādas stereotipi, mīti un attieksmes, mēs neierobežot mūsu bērnus un ļautu viņiem būt laimīgiem un dzīvot saskanā ar sevi. Par to ir grāmata. Jā, arī bērni vēl? Vecākiem. Man ir tieši, es mazliet vakardien palasīju internetu komentārus, un ir interesanti, ka šī ziņa patiešām parādījās vakar, diezgan vēl, lai droši vien sabiedrība nevarētu noreaģēt, un es gribu, lai cienījamie ministri paklausītos tautas balsī, kas nav mana. Piemēram, Ojārs komentāros raksta, tas ir absolūti nepieņemams, vai Labklājības ministrija ir veikusi aptauju par to, kādas vērtības vispār ir šobrīd Latvijas sabiedrībā, kāpēc mums automātiski jātulko kaut kāds no konteksta izrauts Dānijas materiāls, un vēl jāskalo bērnu smadzenes ar to lūdzu valdības viedokli, tas ir kliedzoši. Šis ir viens komentārs, tie ir simti, ziniet. Nākamais ir mammas. Es runāju par anonīmiem komentāriem. Kāpēc anonīmi? Es neesmu anonīmi. Varbūt labs cilvēks. Ar vārdu un uzvārdu. Cik nožēlojami, ka ministri un ierēģi zaudē veselo saprātu un nav spējīgi kritiski izvērtēt to, ko piedāvā kāds politiķis no citas valsts. Visiem ir skaidrs, ko bērnu zemapziņā maina šāda nosaukuma un satura grāmatas. To raksta kāda mamma. Tad vēl kāds komentārs. Vai vecāku domas kāds ir taujājis, ar kādām tiesībām valsts var uzspiest morāli nepieņemams lietas? Vai jau no bērna kājas tiks gatavoti puisīši, kuriem patiks staigāt meiteņu kleitās? Cik šausmīgi, kas slimo bērnu ārstēšanai naudas nekad nav, bet izdod naudu par latviešu mentalitātei nevajadzīgu darbu. Sakars ir ar reālo grāmatu. Cilvēki ir rakstījuši, kas vispārīgi nav iedziļinājuši vai redzējuši to grāmatu. Es šo grāmatu, ja precīzāk sakot, 2 grāmatas, vakar naktī, tā kā tā bija pieejama PDF formātā, esmu rūpīgi izlasījis 2 reizes
Tā kā man ir zinām pieredze darbā gan ar ģimenēm, gan ar cilvēkiem, gan ar vīriešiem, gan ar sievietēm, gan ar bērniem, es varu droši apgalvot un sacīt, ka šī grāmata runā par emocionālu vardarbību pret vienā gadījumā pret zēnu, otrā gadījumā pret meiteni. Ja jūs nezināt grāmatas sižetu, dažos vārdos pastāstīšu. Ko zināt? Bet mēs neesam lasījuši. Mēs tā nesam lasījuši. Ļaujiet man klātesošajiem savu subjektīvo priekšstatu. Piemēram, Rūta, kura pamostās un viss viņā ir neikdienišķi. Viss ap viņu tiek uztaisīts nes kāpēc puikas. Un viņas vecāki pret viņu izturās kā pret puiku. Un viss beidzās ar to, ka viņa tiek nosūtīta ekskursijā kopā ar puikām, un viņu nes kāpēc sauc, meiteni sauc puikas vārdā. Tālāk viņa nonāk kaut kādā mistiskā alā, kurā viņa sastopas ar puisi. Šis puisis ir no blakus bērnu dārza, kurš arī ir mainītā lomā. Viņš nav puisis, bet meiteni. Un satiekās divi tādi, kur vienu meiteni sauc par puisi, un vienu puisi sauc par meiteni. Viņi satiekās salās. Tas ir interesanti metafora. Ala, duša, ala, kurā viņi satiekās. Smags, no kur vajag iznākt ārā, vai ne? Un tad šajā alā viņi sāk spēlēties. Viņi sāk runāt par savām dzimumu lomām, kā jūs to saucat, un viss noreducēs līdz tam. Man pieaugušam cilvēkam lasot to, izveidojas tāds nedabīgs kalamburs. Es lasīju tos vārdus, dzimumus. Ziniet, beigās, divas reizes lasot sapjūt, kurš ir kurš. Acīm redzot, tāds ir mērķis šai grāmatai. Bet rezultāts noved pie kā? Abi bērni vienojas, ka viņiem gribētos tādus vārdus, kas piederētos savādāk otrdienā satiekoties salā. Un te viņi pēkšņi kļūst par, ja mani sauc Uno, tu vari būt Duo, Kārlis ierosina. 1 un 2. Ne Kārlis, ne Līna, ne Pēterīts, ne Jānis, bet Uno un Duo. 1 un 2. Nav dzimumu, nav nekādas norādes uz dzimumu identitāti. Piedodiet, šī ir emocionāla vardarbība. Un es uzskatu, ka tos, kuri šādu emocionālu vardarbību popularizē un propagandē, vajadzētu saukt pie atbildības. Un es uzskatu, ka ministres kundzei Viņķelei vajadzētu no sava amata atkāpties, jo jūs nepārstāvat marģinālu kaut kādu nevalstisku organizāciju viedokli, un jūs vispār neklausāt sabiedrības balsī. Šeit mēs neesam anonīmi. Un arī jūs, Tīļakungs, es diemžēl esmu jūsos smagi vīlies. Jūsu reformas līdz šim bija visnotaļ interesants un daudzsološs, bet piedodiet, varbūt jūs neesat izlasījis. Nu, ja jūs esat izlasījis, jo sliktāk priekš jums. Nē, tā ir. Paldies, pagaidām. Turpinās, ir ļoti daudz jautājumu. Viņķeles kundze grib beigt, vai ne? Tā kā ātrāk vajadzētu beigt. Sabiedrība ļoti interesanti. Jo te taču visi rīdzinieki ir ieradušies. Vajadzētu ātri izbeigt. Pateikšu no valsts puses, no apvērts ministrijas puses, par to, ka ne jau mēs pirmo gadu, nevis pirmo dienu, mēs nodarbojamies ar dzimumu līdztiesības jautājumiem. Mums ir plāns dzimumu līdztiesības īstenošanai. Un viena no prioritātēm ir dzimumu stereotipu mazināšana. Jā, un pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu apmācību. Ir arī šādas plāni un programmas bijuši arī iepriekšējos periodos jau kopš 2004. gada un pat vēl agrāk. Tā kā, kur jūs bijāt agrāk? Mēs tikai tagad sapratām lietas būtību. Sapratuši, ka valsts ir nepareizā... Sabiedrīska apspriešana nav bijusi. Jūs apzināt, Es kā pedagogs, man vienkārši ir jāskatās, kurš ir puisis un kurš meitene. Es, teiksim, mācu to meitenei savādāk, puisim savādāk visas tās lietas. Es viņai nevaru viņai ģitāru likt starp kājām, jā, piemēram. Nu, ir obligāti, gan puisi apmāca savādāk, bērni apmāca savādāk. Un vēl, kas ir bērnu dārzos, piemēram, ir labākie bērnu dārzi nodarbojas nevis ar spēlēšanos,
Bet mācīt, labākie bērndārzi iet ar to, kur viņiem tiek mācīti visādi darbi, kā spēle, ja? Un šitā ir spēle, tas ir kāda vecuma bērniem. Jo, teiksim, jau 6. piecgadnieki, viņiem jau ir darba programmas. Kādas vispār spēles bērndārzos, ja? Tas tikai, ka viņi tiek izlaisti ārā, vai kā tur arī ir, vispār es nesaprotu, tas ir pret labāko bērndārzu attīstību vispārībā. Nu, ko? Es gribētu pateikinās ar Jānu Valdenlaine, un es gribētu no bērnu iedot mazliet, cik vispār izpētīts, jo es redzēju, arī audzinātājs tekstā, man pašai 3-gadīgi meitene, viņa bērngārsā spēlēs vien ar puķiem vai lēlēm, tā nav problēma, bet ieskaidrojiet 3-gadīgam bērnam, ka runēt nevis par dzimumiem, bet par sociālajām lomām. Kā jūs to paskaidrosiet? Man atverot šo grāmatu pārņem šausmas, nevar iedomāties lielāku šoku savai meitai kā to, viņa pamostās un pēkšņi ir kaut kas cits, kaut kur citur. Nu, es tiešām to es vienkārši neatradu. Un arī pati audzinātāja jau samulsa, viņa uzdeva jautājumu. Nu, kā tad īsti bija, vai puika bija meitene, vai meitene bija puika? Tu paskaidroji bērnam, ka runiet par sociālām lomām, kā tas tiks paskaidrots? Man tas neiet kaut kā kopā galīgi. Tas bija bet, ja audzinātāji to pasaka tieši cilvēks, ka ir izglītīgi pedagoģijā, bet ja viņš pat var samulst un nezināt. Jūs to nerakstat augstskolas studentiem, kuriem ir jāizvērtē teksts. Tas ir materiāls bērniem, kur bērni tiek indoktrinēti dzimumu jautājumos. Nē, jūs esat pārpratuši. Neesam pārpratuši. Nu, neesam pārpratuši. Jūs saņemat algu no valsts. Mēs maksājam nodokļus. Jūs dzīvojat. Sabiedrība nav ar to mierā. Ko jūs stumjat? Es arī esmu sabiedrība. Jūs esat viena. Cik jums ir? Cik? Kādu 1%? Kas neir vairāk? Jūs pārstāvat organizāciju, vienu no organizācijām, kurā tieši sadarbojas ar sabiedrības izpētīšanas. Tas man liekas nopietnākais jautājums. Es vēl īsāk paskatīties, ir tāds ļoti labs amerikāņu bērnu psihologs James Dobson. Palasiet lūdzu James Dobson. Palasiet jūs ministrs. Un es aicinu sabiedrību prasīt ministru atklāt. Viņš ir aicinu visus skatu. Viņš ir turpināt. Paldies.